Salaspils pirmā vidusskola ir skola, kura bez akadēmiskās izglītības piedāvā arī ļoti plaša spektra interešu izglītības piedāvājumu. 36 dažādi interešu izglītības pulciņi, domājot par jauniešu ne tikai akadēmisko izglītību, bet arī par personības attīstību un plaša spektra pievienoto vērtību, par dzīves prasmēm, par karjeras izglītību. Nāciet, pievienojieties un šajā video iepazīstieties, kas ir šie interešu izglītības pulciņi, kuros jūs varat līdzdarboties mācoties Salaspils pirmajā vidusskolā. Ko jūs apgūstat datorikas pulciņā? Mēs spēlējam puzles ar dzīvnieciņām. Es viņiem iedod tādu vietni, kur viņi var likt puzles. Viņam ļoti patīk. Tas, manuprāt, arī attīsta viņu prasmi izmantot pelīti. Un tāds pamats kā rakstīt, tagad kā izmantot internetu un kā manevrēt ap datoru, kā labot kaut kādas problēmas un, protams, terminus. Kur šis pulciņš varētu noderēt nākotnē? Noderīs nākotnes darbā. Jebkurā jomā varētu noderēt, tā kā arvien vairāk un vairāk tehnoloģijas tiek ieviestas, daudz ko aizvieto ar datoriem. Eiropas parlamenta pulciņā mēs piedalāmies semināros. Ja mēs katru gadu organizējam 9. maija aktivitātes visā Salaspils novadā. Tiek uzaicināti dažādi Eiropas parlamenta deputāti, kā Roberts Zīle, Reinis Pozņaks, Salaspils novada politiķi kā Raimonds Čudars, Raivis Ans. Man patīk Ilza Čudara, viņa ir ļoti laba skolotāja, un man prieks, ka viņa man māca. Ar šo pulciņu nāk bērni no 1. līdz 3. klasēs. Viņi trenē domāšanu, risinot dažādus uzdevumus. Tāpat kā matemātikā mēs rēķinām, tā šeit viņi risina dažādus uzdevumus, kuros atrisinot kombinācijas mācās, kā uzvarēt, kā ieraudzīt, ka ir jākauj, kā labāk pastaigāt. Uz animācijas pulciņu šogad nāk no 1. līdz 6. klasē. Animācijas pulciņā bērni principā taisa katrs savu filmu, vai taisa filmas, kas ir mazās grupās, pa 2, pa 3, un tad taisa arī kopdarbus. Tieši sanāca, ka tikko bija lielākais Latvijas filmu konkurss bērniem, kuri paši taisa filmas, un konkurss bija kopā gan video filmām, gan animācijas filmām. Un mums paveicās, jo Salaspils pirmās vidusskolas animācijas pulciņā Rudolfs Libers ar savu filmu izmeklēšanu dabūja 1. vietu Latvijas konkursā. Pulciņš, ko es vedu, saucās Darbs ar papīru, fantāzija. Un patiesībā nav tikai tas, ka mēs darbojamies ar papīru, mēs izmantojam daudz un dažādas tehnikas, pilnveidojot darbus, mēs arī zīmējam. Ir arī līdz šim brīdim koridorā redzamas ļoti skaisti glezna vai skats. Jā. Dotajā brīdī mēs gatavojam rozes, var apskatīties, kādi bērniem tie darbiņi ir sanākuši. Un pulciņš notiek otrdienās un trešdienās, sadalīts 2 grupās, tikai tā iemesla dēļ, lai katram bērnam, ja tas ir nepieciešams, var veltīt vairāk laika. Un pamatā šogad ir 2. klases. Man patīk šis pulciņš, jo man patīk glaznot. Man patīk šitas gleznošanas pulciņš, jo tur ir daudz un dažādi gleznošanas veidi. Man patīk šis pulciņš, jo var strādāt ar dažādiem materiāliem. Man patīk skolotāja manta un man patīk glaznot un šeit ir ļoti skaisti. Kad un cikos jums notiek pulciņi? Pirmdienās un ceturtdienās no 3 līdz 4:20. Cik daudzi cilvēki apmeklē pulciņus patstāvīgi? Vidēji tie ir apmēram 5 līdz 8 skolēni, kas apmeklē patstāvīgi, bet var arī būt vairāk, apmēram līdz 10. Un ko jūs pulciņos darat?
Pulciņos mēs atkārtojam ikdienišķās tēmas, kā arī gatavojamies konkursiem un olimpiādēm. Tātad mūsu pulciņš ir Izzini pasauli, kur bērni dažādos veidos darbojās gan ar dažādiem materiāliem, izzina, kas notiek pasaulē. Mēs darbojamies ar visādiem papīriem, ar dzijām, ar riežam, rīmējam un tādā veidā papildinam pēc mācību procesa ar dažādām aktivitātēm. Mani sauc skolotāja Iveta Valdmane. Pulciņš, kuru es vadu, ir mana valodiņa. Šo pulciņu nāk bērni, kas grib pilnveidot latviešu valodas prasmes, sarunāšanos, saziņu, dialoga veidošanu, arī izteikšanos. Man ļoti patīk šita spēle, jo tev tur jādomā, kā pulciņšus jāliek. Matemātikas pulciņš Kreiļiem un visiem, kas vēlas apgūt matemātiku ar kustībām. Matemātikas pulciņš piedāvā unikālu iespēju apgūt matemātikas jēdzienus caur kustībām un radošām aktivitātēm. Pa labi, 1, pa kreisi, 2, pa labi, 1, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šajā pulciņā piedalās bērni no pirmajām klasēm. Mēs papildinām, nostiprinām tās zināšanas, ko mēs apgūstam stundā. Gan tos vārdus, gan teikumus, un vēl spēlējam spēles, dziedam dziesmas, lasām stāstiņus. Man pulciņā patīk, kad mēs dziedam dziesmas angliski. Kurš no šiem objektiem ir vis tālāk no Zemes? A. Mēnesis, B. Mars, C. Saule. Tāpēc mēs esam šeit, lai mēs uzzinātu daudz interesanta par pasaules vietām, par dažādiem procesiem, par ko vēl, Mārtiņ? Par visu aktuālo pasaulē. Jā, un mums ir prieks par to, ka starpbrīži tiek aizpildīti ļoti liederīgi. Jā, jo liela daļa nesēž mobīlajos, bet atrodas šajā 230. kabinetā, kur notiek katru nedēļu. Katru ceturtdienu. Katru ceturtdienu. Pēc 5. stundas. Erudīts. Sveicināti! Es esmu Salaspils 1. vidusskolas robotikas skolotājs Sandijs Krastīņš. Ja tu vēlies savu dzīvi saistīt ar robotiku, ja tu vēlies attīstīt savu algoritmisko domāšanu, vai vienkārši attīstīt analītisko prātu un būt spīcākais, gudrākais vai spīcākā, gudrākā visā apkārtnē, nāc uz robotiku. Robotika ir jau sākoties no pat bērnu dārza, bet mūsu skolā viņi ir no 2. klases. Robotikā mēs strādājam gan ar LEGO iesākumā, kurā ir vienkārši, pēc tam mēs jau pārējām uz elektroniku. Turklāt mūsu tas lielākais bonus ir tāds, ka mēs esam Latvijas top 5 komanda, vismaz LEGO tiešām. First LEGO līgā mēs esam jau 4-kārtējie čempioni. Turklāt tas ir nebijis gadījums, ka mūsu komanda ir ieguvusi čempionu titulu 2 gadus pēc kārtas. Sveiciens piekdienā 4. aprīlī Salaspils 1. vidusskolā. Šodien ēterā esmu es, 9. D klases skolniece Ieva Logina, un kopā ar mani ir mans mūzikas skolotājs Kārlis Bramanis. Radio mēs mācāmies viens otram uzdot jautājumus, mēs klausamies.
šodien sagatavojuši. Viņi ir divas dziesmas sagatavojuši, bet pajautāt, ar kuru mēs varētu atskaņot varbūt pirmo. Mēs arī izvēlamies dziesmas piemērotas, teiksim, kaut kādai tematikai, svētkiem un tā tālāk. Šī ir skolas avīze Logs. Sākums bija 2006. gadā, un mēs jau esam sasnieguši pilngadību. Avīzē tiek rakstīts rakstiņi pār notikumiem, kas norisinās mūsu skolā. Skolēni labprāt tos apraksta, labprāt intervē, labprāt paši uzzina kaut ko jaunu. Un loga veidošanā iesaistās skolēni no 8. līdz 12. klasē. Skolas avīzē mēs rakstam par skolā aktuālajiem notikumiem. Man skolas avīzē patīk tas, ka mēs apskatām daudz dažādus notikumus un intervējam cilvēkus. Mēs esam pulciņā Ukraiņiem latviešu valodā, un ko mēs mācāmies? Mēs mācāmies pārsvarā latviešu gramatiku, jo bērniem ir jāiemācās pārreiz ielikt galotnes lietvārdiem. Pagaidām mēs mācāmies lietvārdus, mēs arī mācāmies ikdienā izplatītas tēmas, piemēram, tur par dabu vai par puķiem, puķes arī ir daba, vai par dārziņiem. Un tad mēs liekam pārreizes galotnes jau konkrētos teikumos. Mēs trenējamies daudzskaitlī, vienskaitlī, mēs arī dažreiz rakstam uz tāfeles, mēs arī lasām, mēs pierodam lasīt pārreizi, ja vajag mēs lasām vēlreiz un to pašu. Un mums ir tāda ikdienas, tāda neformāla atmosfēra. Paldies! Mani sauc Evita Rule. Es pasniedzu 1. klases skolēniem datorikas fakultatīvu. Šī fakultatīva mērķis ir bērniem veicināt izpratni, kā pareizi strādāt ar datoru, lai viņiem būtu vieglāk pēc tam 2. klasē, kad būs jau datorika kā mācību priekšmets. Ko es esmu novērojusi, ka skolēniem ir izpratne, kā viņiem darboties telefonos, bet strādāt ar datoru mazliet sagādā grūtības. Tāpēc uzskatu, ka šim fakultatīvam ir ļoti liela nozīme.